Bet arī tālāk par to, kā ar mani, ja kāds vēl grib strādāt ar mani, kā ar mani var kopā strādāt. Februārī man aktīvo webināru nebūs. Būs vienīgais webinārs tām dāmām, kuras ir bijušas kursā Es laimīgi esot sieviete, kursā tikai sievietēm. Pēc tam ir iespēja satikties tādos kruzļainajos buduāros, īpašās nodarbībās, tikai viņām uzturēt šo te atbalstu, uzzināt kaut ko jaunu. Un šī nodarbība būs februāra beigās. Es tik neatceros precīzi, kurā datumā. Bet visas tās, kuras ir bijušas šajā kursā, saņems informāciju un garām nepalaidīsiet. Bet savukārt, un, protams, ka jā, par to es arī vēl bišķi pastāstīšu par šo te lāzeru coachingu, bet martā es būšu iesaistīta ļoti tādos divos lielos nodarbību ciklos, ko Eva jau pieminēja. Jā, izsakiet savus Valentīna dienas un sieviešu dienas vēlēšanās saviem draugiem, partneriem, draudzenēm, varbūt arī, kāpēc nē. Jo tagad varbūt, kad varat sev uzdāvināt vai kā cits jums var uzdāvināt kursu sievietēm. Man gan nav slaidi priekš tā šobrīd, bet jums būs pēc kāda brīža arī būs mājaslapā. Tagad diezgan ilgi jau šis kurs nav bijis pēc pieprasījuma. Steidzāmies veidot atkal. Kurs mēneša garumā 4 nodarbības, īpašas nodarbības, praktiski varētu teikt tā, pavisam savādākas, vēl nekā pierasti teikt. Webinārs, kaut gan es jau tā dažādi te spēlējos ar jums, ja? Bet arī tāds ļoti praktisks vienā ziņā, ejot cauri praktiskiem procesiem katrai sievietei, kura grib justies vairāk sievišķīga, vairāk laimīga, vairāk kā dieviete. Kaut ko vairāk iededzināt vai atrast, kur ir, ja liekas, ka nav. Ja? Lai šī dzīve kā sievietei būtu vieglāka, priecīgāka, veiksmīgāka, kur ir tās atslēdziņas, kas atšķir mūs no tā, kā uzvesties vai kā rīkoties vai kā domāt vīrietim un kā tad ir būt īstai sievietei, lai neieslīgtu, nepārietu vīrišķi enerģijā. Un pēc tam brīnītos, kā tas ir tā. It kā visu daru, no rīta līdz vakaram, bet kaut kas īsti līdz galam nav. Un es vienkārši lasījos komentārus. Šis kurs ir ļoti emocionāls. Ir ļoti emocionāls, emocionāliem pārdzīvojumiem pilns, kur katra sieviete pati izejot no tā, kur viņa ir šobrīd savā dzīvē, kādā, līmenī, gan emocionālā, gan intelektuālā, gan garīgā, viņa atrod priekš sevis atbildes, atrod priekš sevis to virzienu. Ja? Sprediķoju, moralizēju pēc iespējas mazāk. Nav nekādi šie manipulatīvie, dari tā, dari šitā. Ja? Padomi, bet vairāk uz to, kā tev pašai sajust to, kāda tu vari būt, kad tu esi patiesa sieviete un kāpēc tam to nest ārā, kā saka, dzīvē, attiecībās ar saviem tuviniekiem, attiecībās ar savu partneri, mīļoto cilvēku, bērniem, tālāk kolēģiem, ģimeni, visur, kā tu vispār sevi var piepildīt. Ja? Mēs tādā veidā īstenībā paskaidrot un izstāstīt, kāds šis ir kurs, kas tur būs, ir ļoti grūti, jo tas ir tāds piedzīvojums, kas ir vienkārši jāpiedzīvo. Tātad varam jau gatavoties šim te kursam, drīz būs arī datumi ārā, kas šai kursā ir svarīgi tieši šajā kursā sievietēm. Līdzīgi kā šeit, bet vēl striktāk. Ja? Jābūt ir katrā nodarbībā, jo ieraksti netiek veidot. Ja? Šiem te nodarbībām tas ir tieši tajā brīdī, šis te process, šie te pārdzīvojumi, šīs te atziņas, ja, tajā brīdī, kad viņas ir, tad, kad viņām priekš tevis ir jābūt un kādas viņas tev ir un šo te ierakstu nav. Tāpēc vērtīgi izvērtēt, vai tu varēsi būt uz visām nodarbībām, jo šeit arī līdzīgi tā kā laimīgajā svarā, ja tu būsi izkritus no kādas nodarbības ārā,
viņš ir veidots progresīvi. Ja mēs sākam ar kaut ko, mēs pabeidzam ar kaut ko. Ja ir izkrists ārā, tad ir tāda klibošana nedaudz. Ja? Paldies, Inesīt, par šiem labiem vārdiem. Varbūt vēl kāds ir bijis kursā sievietēm padalīties tām, kuras vēl nav bijušas. Pavasaris ir ļoti labs laiks, lai uzsāktu šo tauriņu lidošanu vasarai, ja, un atgūt šo vieglumu, jo pavasaris vēl ir arī depresīva laiks, ja, kad mēs nevaram sagaidīt īsti tādu īstu pavasaru ar saulīti, ar siltumu, ar putniem un zaļumu, bet šīs tavas iekšējās sajūtas ir ļoti, ļoti svarīgas un nozīmīgas, un tas ir tāds ļoti, ļoti liels atbalsts un palīgs. Tā kā gaidu, daudz no jums šajā te kursā izveidojas parasti ļoti, ļoti sirsnīgas attiecības starp tām, kuras ir kopā šai kursā. Un nometnē atkal iespējams, ka varbūt izveidosim tādu 5 minūti, kura gan pagājušajā ievilkās visās 3 stundās, ja nemaldos. Tieši tikai tām meitenēm, kas ir bijušas kursā. Tas būtu, bet otrs, kur varbūt kāds jūt tieši arī laimīgā svara sakarā vēlēšanos, gribēšanu, ir mini-coachings, 1 mēnesis, kurš izmainīs tavu dzīvi, no 2. līdz 30. martam. Un kāpēc mini? Tāpēc, ka tikai 1 mēnesis. Parasti coachings kā tāds ilgst mēnešiem, līdz kamēr kāds mērķis ir sasniegts, bet šis mini-coachings kā mēnesis vairāk ir domāts kā iespēja katram no jums izveidot ieradumu. Piepildīt mērķus, ja? Iedošu instrumentus, kā to darīt, kā neteiksim, izveidot mērķus, bet kā ar viņiem strādāt, ja? Lai izveidotos par ieradumu, iet uz saviem mērķiem katru mīļu dienu pa vienam mazam solītim. Ja? Tie var būt gan mērķi arī par svaru zaudēšanu, tie var būt par šo pašu fiziskās slodzes ieviešanu savā dzīvē, ja? Tie var būt mērķi par biznesu, tie var būt mērķi par darba karjeru, par personīgām attiecībām, vai arī liels mērķis, kurš nav vienā mēnesī izpildāms, bet jūs gribat vienreiz un par visiem laikiem iesākt, iet uz šo mērķi tā, lai pēc tā mēneša tu skaidri zini, jā, es virsos, es eju. Ar visām šiem instrumentiem, kas būs šajā mini-coachingā. Tātad coachings sastāv no 3 webināriem, ievadu webināru, kurā, kā saka, izrunājam spēles noteikumus, saprotam, ar ko būs darīšana, apņemamies to visu darīt, saņemam motivācijas un iedvesmas būsterus, un pēc tam pēc nedēļas ir vēl 1 webinārs, kurā pārskatām, kā tad mums gāja, saņemam nākošos instrumentiņus. Un savukārt līdz vēl vienā nedēļā pēc tam brīvā pēc jūsu, mēs vienosimies, kad kuram ir 1 stundas individuāla sesija Skype'ā, vai ja kāds ir no Anglijas, var arī par telefonu. Tātad tieši par jūsu mērķiem un vairāk šī individuālā sesija ir vērsta uz to, lai noskaidrotu, kur ir jūsu bloki, kur ir tie lielākie šķēršļi un kā viņus novākt. Ja? Jo tad jau jums ir pieredze, kas tad jums ir šķērslis, jo kamēr jūs neesam sākuši iet uz mērķi, mēs nezinām, kas mums īsti stāv priekšā. Ja? Vai arī mums šķiet, ka mums stāv pārāk daudz, kas priekšā, ka mums tur vesels mežs, bet izrādās, ka mēs pieejam pie meža, tur ir taciņi, ja? Un cauri mežam var izlīkumot. Un savukārt 30. martā pēc mēneša ir svinēšanas diena, mēs svinam savus uzvaras, mēs svinam savus panākumus, mēs izrunājam, kas vēl trūkst, un kādam no jums, kas būs tā sirsnīgi tam visam pieķēries, varēsiet faktiski jau teikt, jā, mēs šī mēneša laikā izveidot pieradumu katru dienu pa mazam solītim, iet uz saviem mērķiem, lai kādi viņi būtu, lai cik viņi pasakaini varbūt izklausītos, vai lieli vai mazi viņi būtu. Arī ļoti, ļoti daudz palīgu materiālu. Aizmirst, man šodien arī jāizsūt materiāls. Bet par coachingu runājot, tātad darba būtnīcu 30 dienām var izprintēt un lietot, ja kāds grib arī datorā viņu lietot. Tad būs īpašas speciāls tikai šim coachingam veidots rīt un vakar aktivizācijas, meditācijas, ja? Lai kas jums kā vēl atbalstam. Ir iespēja pasūtīt individuālās vizualizācijas, kas ir fantastisks rīks gan darbā ar jūsu mērķiem, gan darbā ar jūsu emocijām, ierobežotajām pārliecībām. Vēl būtiski
nedēļu atpakaļ saņēmu uz 3 lapām, ja nemaldos, ja būtu jāizprintē e-pastu par atsauksmi, par vienu mutpiekusi par individuālo vizualizāciju vienai meitenei. Ja, kā tas viņai ir, kā tas viņai palīdz, ja, kādi ir rezultāti. Tēdēju un arī smaidīju līdz ausīm un bija ļoti, ļoti priecīgi, ka cilvēkam, jo cilvēks arī klausās, tur ir galvenais, skatīties, lietot, darīt. Ja, tas ir tas, kas mūs novedīs, bez solīšu katru reizi uz priekšu. Ja. Tā, tad būs šīs ierobežojošo pārliecību dzēšanas tehnikas, tas vairāk šajā individuālajā konsultācijā. Būs arī sadaļa, kā tad darboties ar savām bailēm un šaubām, gan par lieliem mērķiem, gan par šiem te maziem solīšiem un vēl daudz citi instrumenti, lielāki vai mazāki attiecībā, kā tas tiek, kā virzīties uz priekšu. Un tad ir kā divas iespējas. Ir iespēja izvēlēties vienkārši mini-coachingu ar šiem te visu, ko es pirmie teicu, kas tur ir iekšā, un tā saucamais mini-coachings plus, mini-plus coachings, piemaksājot vēl tā, man te ir kļūda 20 eiro. Piemaksājot 20 eiro, jūs varat pasūtīt arī šo te savu personalizēto individuālo vizualizāciju, video vizualizāciju. Parasti šāds te vizualizācijas cena atkarībā no klientu un no vajadzībām, prasībām, no šī kā tiek veidot, viņi ir no 50 līdz 80 un dārgāk eiro. Tie, kas ir coachingā, viņu man jāsaka tā pa sviestmaizi cenu jūs, bet kā paldies, kā tādu atbalstu jums par to, ka jūs esat izvēlējušies un uzdrošinājušies spērt šo soli, piedalīties mini-coachingā un tiešām parādīt sev, ka jūs gribat, ka jūs varat, ka jūs ejat uz priekšu un ka jūs pieņemat šo te visu iespējamo atbalstu, kādu coachings var dot. Cik šodien izlasīju, ir tas tāds, kur tos gada vārdus, nevārdus un izteicienas vārds. Un tur bija tāda ideja, ka coachu vārdu aizvietot, jo tas ir anglicisms, nekas labāks, kā līdz šim nebija atrast. Coachu vārdu aizvietot ar, kā nu bija, spējvirzes vai kaut kā tā, spējvirzes laikam, jā. Kaut kāds pavisam dīvains. Doma tāda, ka spējraisis, jā, es būšu spējraisis, jūs jau spējraisis. Tātad coachs ir cilvēks, kurš jūsos atrod, palīdz jums atraisīt jūsu vislabākās, visefektīvākās spējas kaut ko izdarīt, ja? Un šis te grupas spēks, protams, arī. Un papildu šī vizualizācija. Un visbeidzot, tad mēneša beigās, klapējam sev pa pleciem, pasakamies sev paldies un turpinam tādā garā. Vai tu pēc mēneša tāpat turpini un ej uz priekšu, vai tu palaidi un saki, ok, tas bija superīgs mēnesis, bet gan jau vēl kaut kā citreiz. Tas ir viss tavā ziņā, bet pēc šī mēneša tu pats pamanīsi, ka tu būsi gandrīz vai nemanām, kaut ko ļoti, ļoti būtisku sasniedz, kaut ko izdarīs savādāk. Un vēl tāda iespēja, par kuru es neesmu, man nav bijusi iespēja izstāstīt, tikai uzrakstīt, ir šī te mana konsultācija piedāvātā. Ļoti konkrēts formāts, lai nav cilvēkiem jādomā, ko Dievs pie tās Ingūnas tur var dabūt, ja? Un par ko pasūdzēties un ko tad darīs. Ārstēs, roku pieliks, liks meditēt vai ko darīs. Ja? Tāpēc es izvēlējos ļoti, ļoti konkrētu šo te darba formu, lai ir pilnīgi skaidrs, kas tur īsti būs. Ar laiku būs vēl otra izvēle, mazliet citā virzienā, bet pirmais ir lāzera coachings. Ko nozīmē lāzera coachings? Tas ir tā kā lāzers, kaut kas ļoti konkrēti, vienā ļoti konkrētā punktā ar tādu ļoti lielu jaudu. Ja? Un šīs te 1 stundas laikā, kur jūs arī aprakstu varat atrast, kur ir slaidā arī norādīts Dzīves elpas mājaslapā, jā, pie pasniedzēju konsultācijām, tur vai arī jaunumos, man liekas, arī vēl pagaidām var redzēt šo te aprakstu. Ja jums ir kaut kas, vai jums vai varbūt kādam jūsu pazīstamam, kuram jūs arī varat ieteikt, ir kaut kas dzīvē tāds, ko, daudz dažādas situācijas, bet līdzīgi kā es teicu par mini-coaching, mērķis, kuru gribās sasniegt,
Un tā kā īsti nevar iesākt. Ja? Vai nevar no visu lielā mērķu klāsta atrast to vienu, ar ko sākt. Vai visu lielo kreņķu klāstu kādreiz, ja? Jo mūsu mērķis slēpjas mūsu kreņķos. Tajā, ko mēs negribam, ka mūsu dzīvē ir, ja? Tajā slēpjas tas, ko mēs gribam. Vai mēs zinām skaidri, kā mēs sāksim, ko mēs darīsim, bet kaut kādu iemeslu dēļ tā arī nevaram uzsākt darīt. Vai arī mums ir daudz un dažādas bailes, vai šaubas, vai neziņa par to, nu kā tad īsti, vai es to varēšu, vai man tā sanāks, vai tas vispār ir mērķis, vai vēl kaut kā. Tad ņemot šo te vienu konkrēto lietu, konkrēto mērķi vai problēmu vai neziņu. Ja? Un nākot uz šo te coachingu, izejot cauri ļoti konkrētiem solīšiem, ko jūs būsiet beigās, ko jums vajadzētu būt beigās saņēmušiem, ja? Skaidru redzējumu par pirmajiem dažiem soļiem, kas ir ļoti svarīgi tajās parasti sākumā, ja? Kad mēs nezinām īsti, ko sākt, kurus jūs būsiet atraduši pats, ar coacha palīdzību, ar šo spējraišu palīdzību. Ja? Jūs būsiet atraduši savus iekšējos, gan mentālos, fiziskos, gan materiālos resursus, vai kur šos resursus saņemt. Ja? Jūs būsiet paši, kā saka, ar manu mazu palīdzību ja? Saņēmuši un nomotivējuši paši sevi tā, ka jums šitīs viegli un pašsaprotami. Iet un darīt. Šis te nav rezultātu orientētais coachings, ja, kad coach iet ar cilvēku līdz galam, līdz rezultātam. Šis ir spērienu coachings. Ja. Tā man, kā mēs sakam, pendelīte pa aizmuguri vai vēl kaut kā, tas spēriens, lai tu sāc iet, bet lai tu ej ar pārliecību, lai tu ej ar drošības sajūtu maksimāli, cik vien viņi tev varētu būt. Dzīves elpā, visi tie, kas ir dzīves elpā, jūs esat ļoti, ļoti laimīgi, jo vienkāršot pie manas lāzera coachinga vai vispār coachinga sesija ir 60 paundi, tas ir pat 60 angļu mārciņas. Tas nozīmē, ka eiro tas būtu vēl vairāk. Ja? Ja šī sesija, pat cik jūs ir dzīves elpas klienti, ir vairāk nekā draudzīga priekš tāda liela darba. Un neskatoties, tā ir tikai stunda. Tā tikai liekas, ko tu vari vienā stundā. Šis lāzera coachings ir kaut kas, ko es gribētu, ka man kāds arī pa laikam iztaisa. Ja? Jo coachiem arī ir coachings, tā kā es pat arī nepārtraukti izmantoju to palīdzību, ko var sniegt coach, saredzēt, ja, palīdzēt. Un, ja jūs aiziesiet uz šo te lāzera coachinga vietiņu, tur, kur viņi ir mājaslapā. Tur ir ļoti interesants tāds īsts video par to, kāda coachings darbojās, ja, kur ir tā coacha kompetence. Un tā kā es esmu, protams, arī es esmu pievilkšanās likuma treneris un daudz un dažādas, un NLP pārzinātāji un daudz un dažādas šīs tehnikas un veidi, protams, var arī iedot kaut kādu konkrētu. Piemēram, cilvēkam ir problēmas, viņš zina, es vienmēr baidos no tā, vai man ir tādas un tādas emocijas katreiz, kad man ir jādara kaut kas tāds. Protams, var iedot arī kaut kādu konkrētu instrumentu tieši kā, bet galvenais šajā te ir atrast šo te jūsu iekšējo spēku, iet un izdarīt un uzsākt un panākt un pēc tam būt lepni par sevi, nevis par to, ka jums dadēja palīdzēja. Tā kā izmantojiet šo te, man liekas, ka vēl pat var janvārī uz 2 vietiņām, ne? Vai kāda mums tur tie datumi bija, man liekas, rītam parīt tas bija vēl, bet, jo martā atkal nebūs, martā būs šie te 2 lielie kursi, lielie cikli, kurs sievietēm un mini coachings, tā kā tur individuālās konsultācijas nebūs, bet vēl šīs te janvāra beigas un februāra droši izmantojiet. Vai ir kādi jautājumi par laimīgo svaru vai par jebko, par ko jums varētu ienākt prātā pajautāt? Tā. Individuālā vizualizācija ceļu spārnos. Paldies, Lienīt, paldies. Lienīt, ieraksti mājaslapā, lai citi cilvēki arī zina, individuālā vizualizācija ceļu spārnos. Pēdējais mans piedzīvojums bija tāds, es brīnījos, man agrāk nekad tā nebija bijis. Ir īpaši arī šīs individuālās vizualizācijas gatavot, jo tā ir kaut kā tāda pastarpināta it kā, bet tāda ļoti intīmas attiecības ar to cilvēku.
Un man viņas ļoti, ļoti patīk gatavot, tāpēc, ka manī pašā ir ļoti daudz emocijas, tad un ļoti, ļoti patīkams un pozitīvs. Un man ir citreiz tā, ka es uztaisu galu rezultātu vai starp rezultātu, un es skatos un es raudu. Ja? Un es raudu, vai ir kā tāds sajūties, kā tas cilvēks jutīsies, kas viņa prātā darīsies, kas viņa emocijās darīsies, kad viņš to skatīsies. Ja mēs skatāmies katru dienu tiešām sākumā, šīs emocijas varētu būt, ka par laiku pabalē. It kā mēs vairs nejūtam tik ļoti, ļoti šīs emocijas. Bet šis te vizualizācijas darbs, kodēt tevi, programmēt tevi, veidot tevi, mainīt tevi, viņš vēl ar vienu turpinās. Vizualizācijas, šīs individuālās vizualizācijas, varētu teikt tā, nav visam mūžam. Ja? Viņas ir uz to konkrēto brīdi. Jo ja man kādreiz ir gadījies tā, ka cilvēks ir uzrakstījis anketu gandrīz vai 3 mēnešus atpakaļ, un tagad šī anketa ir pie manis nonākusi, un es tad vēl rakstu un prasu atpakaļ. Es saku, vai šobrīd tu uzskati, ka viss ir tieši tāpatās, jo pēc 3 mēnešiem varbūt mainījies, kaut kas ir savādāk. Ja? 3 līdz 6 mēneši ir kā šīs vizualizācijas izmantošana, bet cilvēks saka arī pēc tam var pasīties vismaz, lai uzlabotu garstāvokli. Un tā mēs sakam vismaz, lai uzlabotu garstāvokli, bet patiesībā jau tas ir ļoti daudz, jo kas tad notiek, kad mēs no tāda sašļikuša mainam garstāvokli uz pozitīvu, uz labāku? Viss, mēs esam izmainījuši savu dienu, mēs esam iedevuši sev pilnīgi citu vibrāciju, un no tā brīža mēs piesaistam kaut ko pilnīgi citu, vai ne? Tā. Tā, Līga, tu jautā par laimīgā svāra prāta programmēšanas audio, ja? Līga, tu šoreiz esi pavisam pirmo reizi, ja? Līgai varu ieteikt mazliet paciesties un pagaidīt, kad būs iznākusi visa programma, kā atsevišķu programmu, tāds ir mērķis. Bet varbūt mēs arī vēl kaut kā, jo ir tā, ka man negribās, ka jūs paliekat ar pusi informāciju vai nepareizi izprast informāciju. Ja? Protams, ka šī audiālā programmēšana, viņa strādās, viņu jūs varat lietot, bet man jau gribās, lai tas maksimums katram cilvēkam, lai nav tāds misunderstandings, tā teikt. Ja? Tāpēc es stipri apdomāju, cik vērtīgi ir ļaut tā kā cilvēkiem, kur nav bijuši visā kursā, izmantot šo te ierakstu, jo viņš var izrādīties tā kā nedaudz ne pa tēmu, bet varbūt, ka es kļūdos šajā sakarā. Tā kā Eva, tu vēl esi? Tu man dzirdēji viņu? Kaut kur tu esi, kaut kur piedalies. Mēs tad ar Evu sarunāsim tā, ka mēs tiem, kam nav bijusi iespēja, lai Līga raksta uz e-pastu, jo šobrīd man vēl atbildes arī nav īsti, tad vai varēs un kā varēs. Ir doma, ka es varētu ļaut, bet man vēl ir jāizdomā, vai tas ir vērtīgi. Nav tā, ka tie ir noteikumi, jo, kā lai pasaka, man nenāk prātā varbūt uzreiz tāds piemērs, kā visvienkāršāk, ja, bet ir tā, ka mēs nevaram uzreiz aiziet uz 3. klases, piemēram, ja, vai mēs nevaram uzreiz skriet pēc piedzimšanas, mēs neskrienam. Mums vajag no sākuma apelties, pēc tam parāpot, pēc tam mēģināt piecelties, tad iet kusliem solīšiem un tad jau iet droši. Ja. Un tas pats ir arī ar šādiem te kursiem, vai ar laimīgo svaru savā ziņā arī, ka ir kaut kāds pamatiņš, ja? Ka ir kaut kāds pamatiņš, no kura izejot, un tad dažreiz ir tā, ja, piemēram, bērnam, kurš ir tikko piecēlies kājās, iedos 3 riteni, šeit brauc, kas notiks, ja? Tāpēc arī es saprotu par to vilcienu, viss kārtībā, bet man vienkārši pašai, pat cik šis te kurs ir pirmoreiz tāds, man ir jāsaprot, kā tās daļas savstarpēji, vai viņas var savienot arī tā. Ka tas, kurš nav bijis pirmā vagonā, lai viņam nav tā, ka viņam pēkšņi ir izpletni liekt ārā no tā vagona, bet lai ir tā, ka nonāca stacijā, izkāpa ar godu un glanci, un viss kārtībā. Labi, mīļās dāmas un visi citi klausītāji, gan šodien, gan tie, kas klausīsies
ierakstā. Paldies milzīgs par tavu pacietību un interesi, un paldies tev par taviem rezultātiem. Un es ceru, ka ar katru dienu būs tikai labāk. Tu zini, ka tev visi instrumenti, kas tev var atbalstīt, ir. Tev ir arī iespēja vēlreiz uzrakstīt man vai pāriet pāri informācijai un atrast atbildes, bet tu zini, ka visas atbildes ir tevī, un jo vairāk tu mīlēsi savu ķermeni, jo tu būsi iejūtīgāks pret šo fantastisko sistēmu, fantastisko mašinēriju, kas tev ir iedota šeit piedzimstot, un liksi klāt savu visu šo dvēseles maigumu un mīlestību par to visu, kas tu esi. Un klausīsies sevī ne tikai attiecībā to, ko tev saka gudri cilvēki, bet arī to, ko tev saka tavs pats ķermenis, ko viņš grib ēst, kā viņš grib atpūsties, kā viņš grib pakustēties, kā viņš grib smuki izskatīties, cik viņš grib būt vesels. Un tu tam ļausi viņam tādam būt, kad ar katru jaunu dienu tu jutīsies arvien laimīgāks, arvien enerģiskāks, arvien vairāk ar apziņu, kad es zinu, kāpēc es te dzīvoju, un dzīvot ir tik fantastiski, dzīvot ir tik superīgi. Un ja arī šodien es vēl neesmu savā labākajā formā, es pilnīgi droši zinu, ka vienā jaukā dienā tas būs. Jo es šodien jau tā jūtos. Tātad, kāpēc man ir tāda sajūta, ka es kaut ko neesmu izdarījis vēl? Jā, pareizi, man ir pareizi tā sajūta. Kur jums ir materiāls. Bet atkal nesatrenķēties tie, kur šobrīd nevar paspēt noķert, vai tur kaut kas nesanāk, būs arī pie nodarbības ieraksta. Visi tie, kas ir šodien apmaksājuši nodarbību, neatkarīgi no tā abonements vai pirmoreiz, jums visiem būs saite ar nodarbības ierakstu un arī šis te materiāls klāt. Palīdz mums būt labākiem. Un tas noslēpums, es pateikšu noslēpumu, kāpēc es tā daru, labai līdzi. Tas noslēpums ir tāpēc, ka tad, kad es palīdzu kādam kļūt labākam, es arī pati kļūstu labāk. Tas ir visfantastiskākais veids, kā kļūt pašam labākam, palīdzot citiem tādiem kļūt. Tāpēc tiekamies jebkur dzīves elpas ārēs, ēpastos, dzīves elpas nometnē. Man jau biļeti ir nopirkt, es būšu tur un man ir sagatavots kaut kas ļoti, ļoti īpašs jums. Ja? Tā kā tiekamies citā reizē un lai jums labi viss.